Ja tu esi satura veidotājs un tu darbojies ikdienā Canvā, iespējams, tu esi saskāries ar situāciju, ka nevari īsti atrast līdzīgas stila ilustrācijas, ikonas vai kādus grafiskos elementus. Un Canvā tagad ir jaunums, lielisks jaunums, kur ir iespējams kopēt stilu. Piemēram, tu atrodi kādu ikonu un kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu, bet neder, līnijas varbūt pārāk smalkas, vai ir pildījums, bet tev vajag caurspīdīgu, tad tagad ir iespējams, piemēram, vienu šo stilu nokopēt otram elementam, un Canva pārvērtīs to ļoti līdzīgu vai tādā pašā stilā. Kur tas atrodas un kā tas strādā, skaties tālāk video. Atver Canva lietotni un izvēlies kādu no projektiem, vai jau veidotu, vai pilnīgi jaunu. Un tad tavs uzdevums ir izvēlēties kādus elementus, kurus tu gribi izvēlēties un pārveidot līdzīgā stilā. Ej uz elementiem, var izvēlēties grafiku, izvēlēs, piemēram, šo elementu, tad es aizēju un izvēlos otru šādu veidu, un es gribu nokopēt augšējo stilu un pārveidot apakšējo tādā līdzīgā stilā. Eju uz 3 punktiņiem, kopēt stilu, kas ir pro opcija, un tad izvēlos apakšējo šo elementu. Un tad mākslīgais intelekts man ģenerē šo konkrēto elementu tādā pašā stilā kā augšējais. Un tāds ir rezultāts. Manuprāt, ka sanāca pat ļoti labi. Izdzēšam šos elementus un pievienojam kaut ko citu. Piemēram, šo puķīti un izvēlēsimies mēs, ka gribētu, piemēram, šo elementu tādā ikona vai kontūrām stilā. Atkal es eju uz 3 punktiņiem, kopēt stilu un izvēlos apakšējo elementu. Un atkal mākslīgais intelekts pārveido un tūlīt tu redzēsi rezultātu. Un tas arī ir viss. Ja tu gribi redzēt vairāk šādu veidu rullīšus, piesako manam profilam, ja tu vēl neseko, un tiekamies jau nākamajā video.